Esmu trenēju sieviešu komandas, trenēju gan U16 komandu, gan mazākās meitenes, vairāk iesaistos tur. Kopumā attīstam tādu sieviešu futbola piramīdu, kas arī ļoti nozīmīgi. Un tad vairāk arī strādāju ofisā, kaut kādas lietas arī risinu, kas saistīts ar turnīriem, izbraukumiem, lai komandām ne tikai meitenēm, bet arī puišiem būtu viss, kas ir vajadzīgs. Cik ilgi tu strādā RFS sistēmā, RFS sieviešu un meiteņu futbola sistēmā, un kā tev vispār patīk šis darbs? Sanāk, aprīlī pagājušajā gadā es atnācu uz šejieni. No sākuma tas bija kaut kāds tāds mazie darbiņi, un pēc tam tas vairāk un vairāk sāka pieaugt. Un tad no janvāra mēneša mēs šeit palaidām U16 meiteņu komandu, kas arī tagad aktīvi darbojas un piedalāmies U16 un U14 čempionātos. Tev pašai patīk? Man ļoti patīk, jo visa mana dzīve ir šeit, un katru dienu atnākot, vienmēr kaut kas jauns. Es mācos no treneriem, piemēram, Aleksandrs Caune un Dāvis. Daudz apmainos ar visādām zināšanām, un katru dienu šeit ir kā pirmā. Kā tu raksturot meiteņu un sieviešu futbolu RFS struktūrā, cik ļoti tu jūti progresu, teiksim, kopš brīža, kad pievienojies mums? Īstenībā tas progress ir jau ievērojamāks, jo no sākuma mums tur bija 10 pāris meitenes, tagad ir tāds pilnīgs sastāvs 20 meitenes. Mēs piedalāmies visos turnīros, arī liels atbalsts ir no akadēmijas, vienmēr mēģina uzmudrināt kaut kādas pāris lietas. Arī mēs sieviešu un meitenes arī ļoti stipri atbalsta gan pirmo vīriešu komandu, gan RFS Women. Tā kā ir tāda cieša sadarbība, un mēs kā vienota ģimene esam. Neesam tā kā atdalīti, ka sieviešu un tur akadēmija un vīriešu futbolu, bet esam visi kopā. Saprotams, ka nokomplektēt katrā vecuma grupā tikai meiteņu komandas, tas ir laikam šobrīd gandrīz neiespējams. Bet pastāst, kādas vispār ir iespējas tiem, kas varbūt skatās un grib, lai, teiksim, viņa meita izmēģina futbolu. Vai tāda iespēja vispār ir pievienoties RFS Academy kolektīvam, meitenēm sevi izmēģināt, un kādos vecumos tas ir iespējams? Mēs pieņemam meitenes no 4 gadu vecuma un līdz pat 13, 14 gadiem, jo pati sāku 13 gados spēlēt. Kā sapratu, tas nav ierobežojums, jo 13, 14 gadi nav jābaidās, ir jāiet, jāmēģina, patiks, var turpināt, bet katram ir savs, un tas ir skaidrs, jo tā meiteņu varbūt struktūra sieviešu futbols, viņš ir mazāk tā populārs nekā vīriešu, bet vienalga mēs esam priecīgi katrai meitenei, kas atnāk uz šejieni. Un uz ko vecākiem būtu jācer, teiksim, ja viņi pieņem lēmumu, ka jāizmēģina futbols, teiksim, meitai? Tā būs meiteņu grupa, tā būs miksēta grupa. Kā tas vispār izskatās dzīvē? Jo es pieļauju, ka daudziem ir stereotipi dažādi galvā, bet kāda ir realitāte? Šobrīd mums tādas mazākās meitenes trenējas ar puišiem, jo tur mēs veidojam tā bāzes tehniku, vairāk divcīņus tādas, lai meitenes nebaidās iesaistīties, un pēc tam jau no 12 gadu vecuma, no 13 viņi trenējas atsevišķās meiteņu grupās, kad viņas gatavas, mēs jau viņas pārceļam, lai viņām tā vairāk ir tā droša vide. Un es domāju, ka manas meitenes, kuras trenējās manās komandās, ir jābaidās no tā, lai viņas nepavada 24/7 šeit, jo katra meitene slima, neslima, slikti jutās, viņa vienalga atnāk šeit, un no tā ir jābaidās visvairāk, no tā mīlestības pret futbolu.